Labrīt, draugi! Sveicināti 15. dienā ar sveicieniem no Panamas. Panama, jā, tātad valsts, kas sadala divas Amerikas. Šāds ir skats pa logu no viesnīcas no 10. stāva. Gāja jautri vakar, tas jau iepriekšējos video. Diemžēl jautrība nav beigusies, jo, lai arī viesnīcas nets kaut cik strādā, nestrādā mobilais nets. Un tas ārkārtīgi apgrūtinās šodienas staigāšanu pa pilsētu. Tātad plāns ir paņemt vienu objektu un pēc tam pist prom uz lidostu. Jo, godīgi sakot, šitas viss jau zajebal. Un lidostā, jā, nu tad no lidostas uz štatiem prom un cerams, ka tur nebūs tāda hoņa, kaut gan tur būs cits hoņas, protams. Tā kā, labi, jāiet pārēs brokastis un tad redzēs. Jā, turpin viņi man pārsteigt. Tagad grib aiziet brokastīs. Nevienā vietā nav norādes, cikos ir brokastis. Labi, viņi man teica, vakarā iečakojoties kaut kad. Bet vispār nav nekur neviena norāda, kur un cikos. Es nogāju lejā uz reception. Tur man saka, brokasts ar liftu uz stāvu numur 1. Ja? Tas ir otrais stāvs pēc mūsu standartiem. Uzbrauc, šeit cilvēki kaut ko gaida. Arī pilnīgi nekādas norādes, pilnīgā pakaļ. Es saprotu, ka brokasts ir no 7, jā, tad man 4 minūtes ir jāpagaida. Bet, saka, būtu jābūt vismaz kaut kādai norādai. Pilnīgi nekas, pilnīgi pičprāti cilvēkiem. Es nezinu, pagaidām ļoti mazu vērtējumu šī viesnīca dabūs no manis. Vienīgais, kas var mazliet to pacelt, tas ir, ja tiešām brokasts būs ļoti labs. Tā, brokasts izskatās tīri labs, ja? Bet kas ir pats interesantākais? Tur ir tādi 2 galdiņi, ja? Viens ir 2 metri garš un otrs ir vēl 2 metri. Abi salikti kopā L-burtu formā. Un tagad tur tie ēdienu trauki ir. Pie katra tās bļodas, ja, tātad no katras šī sastāvdaļas stāv viens cilvēks, kas klientiem krāmē iekšā traukā. Iedomājies, tikai priekš brokastu izsniegšanas tiek algot kaut kādi 5 cilvēki. Tā vietā, lai tos cilvēkus varētu izmantot kaut kam liederīgām, kam piemēram sataisīt netu un iet apgūt angļu valodu. Jo iekraut ēdienu šķīvī mēs, protams, paši. Nē, bet šeit ir kādi 5, 7 cilvēki pie brokastu zāles. Apmēram tikpat daudz arī apmeklētāji. Labi, apmeklētāji drusciņu vairāk, bet apmēram uz kādiem 2 apmeklētājiem viens personāla darbinieks. Un, kā es teicu, nevis kaut ko liederīgi darīt, bet tagad stāv un skatās uz bļodām. Tā, teikšu godīgi, man zajebal šitā huiņa, ar ko viņi te nodarbojās. Tā kā tas, kādā veidā tiek organizēts brokasts, tas krons visam. Saka, vienīgais labums brokasts, jā, tiešām bija garšīgs, bet tas arī viss. Pārējais visi huiņa. Saka, tērē 7 cilvēkus, lai pasniegtu brokasts. Un nav runa par kaut kādu telpas menedžmenta lietām. Nē, tikai lai iekraut ēdienu. 7 cilvēki rindiņā stāv. Pilnīgi ohujeļi. Tad laukā arī noiet lejā. Viņiem stāv cilvēks, kas to vien dara, kā atver durvis tiem, kas iet iekšā un nāk ārā. Nē, tās es pats spēju atvērt. Un tā pašā laikā nevar pie durvīm gruškas nolikt, lai es varu benčiku izmest. Pilnīgs viesis, esmu galīgi neapmierināts, tāpēc došos prom, čekošos ārā. Laiks man ir pietiekami, lai varētu arī pastaigāties. Un, jā, lidostā man kaut kad ap 3 jābūt, ir tā kā mierīgi paspējuši, man ir 5 stundas, ko staigāt. Tā kā vienīgais, kas šeit ir labs, tas ir metro, par to tur neviens slikt vārdu nevar teikt, bet pārējais visi pilnīgi huiņi. Tāpēc
Ja kāds jautās, vai es iesaku ceļot uz šejieni, visticamāk, ka jā, vai es ieteiktu apmesties šajā viesnīcā? Nekad. Jā, tur es nezinu, no kādas dirsas viņi ir 8,1 vērtējumu dabūjuši bookingā. Tas ir vienkārši kaut kāds sagrābstītais, kā teikt, no dirsas caur kuņģi. Bet jā, labi, gaidu, kad tikšu lejā ar liftu, jā, tagad arī ir. Kurš ir, protams, pilns. Un pēc tam te divi lefti, katrs ir savādāks, un viņiem nav kopīga menedžmenta sistēma. Jābūt vienai pogai uz abiem diviem, tad arī elektronika to visu organizē. Saka, nezinu, kurā dirsā, kurš onānists šito te visu ir izveidojis. Jā, man nav nekas pret viesnīcas darbiniekiem, bet īstenībā viņiem ir pret, jo vakar kā viņi risināja man net problēmas, ja, tas ir kronis. Man darbinieks bija jālaiž iekšā numuriņā, lai viņš paskatītos man IP konfigu, pilnīgs sviests. Pie tam varēja saprast, ka viņš pats nihuja nerūpīja, ko viņš runā, un arī nevienu vārdu angliski. Kas tas pa sviestu?